Nu, redz. Nu, vot. Šit tāds laiciņš ilgi nav bijis. Labi, esam cepurīties. Jā. Tāda Brisele ilgi nav redzēta. Riptīgs sniegs. Sapsnīdzis. Ejam uz parku. Mašīnas brauc neparasti lēni, jo visiem droši vien, ka Beļģijā, ne visiem, bet lielākajā daļā ir vasaras riepas. Tā ar bremzēšanām jābūt uzmanīgi. Un mums pavērās skats, ne pa jokam. Hei! Briselē ir ziemā! Tāds pārsteigums, negaidīts. Es nesolīju, ka būs vaigais sniegs. Skaisti. Centīsimies iet pa veco taku. Es laikam šito bāzīšu kabatā sādāk. No, te var arī nolikties uz dipsi. Mūsu skaistais parks. Sēž, kad viņš ir apsnidzis. Te pavisam skaists. Vienam te čukčam pilnīgi kapucīte jau ir sniegā. Tur bija smuki. Jā, tur bija smuki. Jā, bērniņi jau laižās ar kamaniņām, kur viņi laikam izvelk vienreiz pa 5 gadiem. Jo šī tāds sniega es neatceros, ka varētu. Tā, ka viņas nodod no paudžas paudžas, Jā. jo viņas ir lietotas Jā, vecais tēvs. 10 gadu laikā 2 reizes. Vecais tēvs droši vien, ka te lieto, jo sniegs te ir reta parādība tā, tik liela. Nu, tik liela snikšana, un tad droši vien, kad viņi nespēja nolietot tās ragavas, un mantojumā ir mazbērniem ragavas un veciem tēviem. Labi, to es pats izdomāju, bet kaut kā tā varētu būt. Jā, sanāk jau mazajā ragavām pamazām. Ļoti skaisti. Mums joprojām sniegs. 18. janvāris. Vakar kā sasniegtā, šodien vēl kaut kādi -1 pa dienu. Ļoti skaisti. Bēļi daudz iet un fotografē un filmē, jo, tas ir tāds liels notikums, ka vairāk pa vienu dienu tik smuki, viss ir sasniedzis. Ejam gar tādu upīti, viņi sauc pa Volovas upīti. Jāsgat pašām mājām. Cilvēkiem te ir mājas ar dārziņiem. Mās pleķīti, kur pasauļoties kaut ko. Tāds puķīti iestādīt. Jā, mums ir ziema. Laikam vēl kāds 3 dienas, un tad ir 11-12 grāds rāt plusā. Tā kā ļoti interesanti. Ja izbaud, kamēr var jau. Sniegiņš. Jūtamies īpaši svaigi. Dienā vismaz jānoiet ir pusstunda. Tas sniegi vēl grūtāk iešana ir tā kā. Māni padiņi. Jā, būrīts uztaisīts. Arī iznāpīt.
Jā, tie būtu uzmanīgi. Olūs upīte, smuki tek cauri mežiņam. Tā, te mums ir. Tā laikam viss šis rajons bija tādās mājās, pirms sacēla visus jaunos kvartālus. Tā, esam pie mūsu olūs dzirnavām. Un kas mums te ir? Zirdziņš. Redz, kā viņš ap purnu ir dabū nost to sniegu. Re. Un ēd kaut ko. Jā. Eka viņš ir izzars pilnīgi vagais viņa. Ha! Eko vēl viens tālumā. Ļoti interesanti. Vai ne? Eko viens zirga mīls. Skaisti, jā. Tiešām skaisti. Ļoti smuks zirdziņš. Maziņš, ne tāds? Kaut kāds šķirne mazā ponijas tas nav. Īsti. Dzirnavas mūsu. Jā. Redz kāds. Te ir. Es domāju, ka te ir alas. Te var redzēt, ka svaigi iet. Te kāds dzīvo. Un tur ir, laikam, viņam otrā rezerves izēja. Mazāk biška. Te kāds. Lapsas droši vien izstāst pēc kādām lapsām. Te ļoti daudz lapsas ir. Viņas grauž tās miskas maizes, ka tu noliec, laikam, kad mēs liekam trešdienās vai otrdienās, laikam, bija ar pārtiku maizes, veco pārtiku, mīzes tur viss. Tad viņas pa ielām tur ņemās, tāds liels ar garām kājām, ņemās pa tiem maisiem un izvelk pa visu ielu, saplēš. Jā, tie parki pilns ar lapsām te. Jā, viņi interesanti. Evi iegāja kūciņu nopirkt. Es te sēžu uz tāda beņķīša koka. Evi iegāja nopirkt veikaliņā kūciņu. Smuks soliņš uzlikts tāds. Viņas mēs nopelnījām. Kāds tur ir kūciņas? To jūs redzēsiet mājās. Jā. Delisio. Delisio. Ai, tā garšīga vietiņa te ir. Mēs te šatā dēdām. Un palmas. Palmas. Afrikas palma, jā. Esam pāri ielai. Tā, mums te skaisti ceļiņš. Te tāds lepnākas mājas. Šajā rajonā lepnāki cilvēki dzīvo. Šitā baznīciņa ļoti patīkama. Jā. Jā, viņa te. Kaut kāds cilvēciņš tā. Aha. Maziem lodziņiem. Tāda baznīciņa viņiem. Tā. Tā reikam, pats mācītājs arī dzīvo. Jā, skaisti. Mēs arī pats mācītājs dzīvo tālāk tajā. Nezinu, te notiek kaut kāds sapulcs.
Te nevar iebraukt. Ja dzīvojamās mājas, tālāk kaut kādām atlaidēm ar atslēgu tikai. Viss vesels. Cilvēki laikam pārbauda, cik stiprs ledus sametuši visāds baļķus, zarus. Papagāļi dzied augšā. Tie laikam žēli čiepst. Sniegi nav, gan viņi nav pasūtījuši. Eucīt uzmanīgi. Tā, kur tur ir. Tā mums te viss aizvalsts, tas jau mums ir ekskluzīvi. Ir razbainieki, nu, samet iekšā baļķus, un tad, kad atkūst, tad pilns ūdens, ja tīri ir. Skolnieki, laikam pārbauda, cik bies ledus ir. Viss piemētāts. Šitie vienmēr neapmierinātie radījumi. Šitie ir kā Kanādas pīles esot. Ko pasaka pīlīte baltā. Nu, tā mums te liela jautrība. Liela jautrība iet vaļā. Papagāji tiešām ļauj nešpetni. Atkal upīte. Upīte atkal iet. Valūs. Ejam garām baznīcai, ejam šoreiz par šo pusīti. Te mēs retāk ejam. Tādas smukas mājas augšā ir. Mūsu smukā baznīca ar Jēzus smuki tev salikts ir lukturīši, vai vakarā deg. No. Tā ir mūsu baznīciņa pie mājas. Mēs te svētdienās neejam, bet viņa ir ļoti smuka ar to pils parciņu tajā pusītē. Jā, nu, te ir stāvvietas, te ir bēģisks mājiņas. Tā ir mūsu ieliņa, Slēgera, Avenjus Slēgera iela. Eucīts jau aizgāja ātrāk, es aizkavējos, lai papilnētu baznīciņu. Un kā tā.